Labdien, draugi! Parunāsim šodien par amuletiem un tādām lietām. Sāksim varbūt ar to, kas mums sabiedrībā ir uzspiests jau no laika gala. Stāstīts, ka tas ir labi, pareizi un tā tam būs būt. Tā ir tātad reliģijas, tās ir reliģijas un tās ir, tā ir sava veida zombēšana un cilvēka kontrolēšana. Sāksim ar krustiņu, varbūt tās, vai ne? Mums tiek teikts, ka mūsu krustiņš pasargās un kas te tik nebūs. Bet pa lielam, kas ir krusts, draugi? Tā ir nāves enerģija. Uz viņiem, uz krustus asociējas ar nāvi. Tur tika iekalsts Jēzus. Jēzus bija tīra, attīstīta dvēsele, kur atnāca uz mūsu planētu mūs glābt, parādīt, kas ir gaisma, kas ir mīlestība, kas ir labestība. Ko izdarīja mūsējie? Paņēma viņu, nogalināja un piesita pie krusta. Un tagad mēs tātad nāvēji pa lielam, klanamies nāvēji, vai ne? Tie, kas ir tajās reliģijās, tajos egregoros. Un mums tiek teikts, ka vajag uz sevis, uz ķermeņa nesāt krustiņus, viss būs labi, viņš mums pasargās un ko viņš tik nedarīs. Mēs nāves enerģiju uz sevis nesājam. Mēs atbalstam to, kas tika izdarīts tos gadus daudzus atpakaļ, vai ne? Tas nāves sods. Gaišam cilvēkam tika veikts nāves sods. Un mēs tie cilvēki, ne mēs. Tie cilvēki, kas viņu nesā, viņi to atbalsta. Neapzinoties, protams, tāpēc, ka viņos tas ir ielikts un iezombēts, un tāpēc tas arī tā notiek, bet viņi to atbalsta jebkurā gadījumā. Tāpēc lūdzu, draugi, padomājiet. Svētbildītes vēl, tur ir daļa taisnības, tur vajag drusku paškirot ar to visu, kas un kā ir sargiņgeļi, ir Mihails un vēl viss kaut kādi eņģeļi, kuri reāli eksistē, pastāv un mums palīdz un ir Dievs. Ir daļa arī taisnības tajā visā procesā. Es te vairāk gribēju par tiem krustiņu tieši pieminēt, ka tā ir tiešām tā nāves enerģija, kuru nevajadzētu tā kā nesāt uz sevis. Kas ir ar amuletiņiem? Kā mums labāk viņu izveidot? Kas ir amulets, draugi? Amulets ir tāda lietiņa, kura mums palīdz kaut kādās situācijās, nepatīkamās vai vēl kaut kur. Mēs esam daļa no Dieva, katrs no mums ir daļa no Dieva. Dievs spēj radīt jebko. Dievs rada dvēseles, viņš atdala no sevis, Dievs rada planētas, Dievs rada visu kaut ko. Tāpat kā arī dvēseles to var darīt savā attīstības līmenī. Jo augstāks attīstības līmenis ir dvēselē, jo viņa spēj vairāk kaut ko izveidot un radīt kaut ko. Mūsos iekšā sēž tīra dvēsele. Jā, mūsu ķermenis fiziskais ir uz negatīvām enerģijām, un viņš nospiež to dvēseles iekšējo vai ne, un mūsu prāts un viss tas. Kopsumā mūsos ir dvēsele tīra enerģija, mūsos ir, mēs esam tīra enerģija. Un mums ir spējas arī veidot nelielas mazas dvēselītes, kuras reāli strādā. Tā arī to pareizie amuletiņi. Atrodam kaut kādu, tam jānotiek tā nejauši. Par to var aizdomāties, bet nav speciāli jāmeklē. Kaut kur uz ielas vai kaut kur iekrīt acīs kaut kāda pamesta lieta, kaut kāda monēta vai tur putna kaut kāda spalva vai tā jebkas tas var būt, kaut vai papīrītis kaut kāds. Ja viņš iekrīt acīs un jūs redzat, ka tas, forši vai ne, viņš man patīk. Tas ir tavs, tā ir dāvana priekš tevis. Tā ir debesu dāvana priekš tevis. Kas mums ir jādara? Mums tā dāvana ir jāpieņem, mums viņa ir jāiznes mājās, jāpaņem pie sevis, mums viņa ir jānotīra, jānomazgā, jāsamīļo un jāieliek viņā iekšā sava pozitīvā enerģija. Jāsāk ar viņu uzvesties kā ar dzīvu, kā ar savu palīgu, kā ar savu otru pusīti, kā ar savu daļu no Dieva. Un jānesā ir pie sirsniņas viņa klāt, un arī tā ar viņu jātiecās, jājautā, jākomunicē, jāapspriež kaut kas, jāpasakās, jālūdz palīdzība. Tāpat kā it kā tas būtu mūsu palīgs neliels maziņš tāds. Vai arī tas ir ar jebkurām mūsu mantām. Ar telefoniem, ar automašīnu, piemēram. Mēs ļoti labi to varam izdarīt ar automašīnu.
Ja mēs ar viņu runājam kā ar dzīvu cilvēku, mēs viņā ieliekam daļu no savas enerģijas, mēs viņu atdzīvinam, mēs viņai pasakāmies vienmēr, mēs viņu samīļojam, mēs viņu paslavējam, mēs priecājamies, mēs runājamies ar viņu, viņa nekad dzīvē mūs nepievils. Mēs spējam ielikt jebkurā priekšmetā daļu no sevis, un mēs spējam viņu apdzīvināt. Un mēs spējam viņu padarīt par labāko palīgu, kāds vien mums var būt uz šīs pasaules šobrīd. Viņš būs vienmēr mums blakus, viņš mums nekad nenodos, nekad nepievils, un attiecīgajās situācijās arī vienmēr palīdzēs draugiem. Dievs spēj, mēs esam daļa no Dieva, tātad arī mēs to spējam. Vienkārši noticiet tam un sākat veidot savu realitāti, savus draugus, savus palīgus, savus mīļotos cilvēkus, savas mīļotās lietas, veidojiet, esiet Dievs draugi.